Piemēram, mājās ir Džek Rasels pieaugušais. Kāds būtu viņa racions, dienas racions? Jā, to viegli tagad uzzināt, izmantojot QR kodu. Mēs mēģināsim tūlīt parādīt, kā tas strādā. Jā. Tātad, lai izrēķinātu dienas devu mūsu mīlulim, tieši sunim mēs tagad skatāmies, mums jāzina, kāds ir suņa vecums. Vai tas ir juniors, pieaudzis vai seniors. Ja mēs izvēlamies, piemēram, ka mūsu suns ir pieaudzis sunīts, tad mums jāzina, kāds ir suņa optimālais svars. Piemēram, tie ir 7,6. Piemēram, ja? Tad, lai izvēlētos tālāk, mums jāsaprot, cik viņš ir aktīvs suns. Ja viņš pavada dienā mazāk par stundu, tas ir neaktīvs sunīts. Ja mēs ar viņu pavadām aktīvi savu dienu 1-3 stundas, tad tas sanāk vidēja aktivitāte. Un ja vairāk par 3 stundām, tas sanāk ļoti aktīvs suns. Tātad mēs pieņemam, ka, piemēram, pilsētnieks, jā, tas varētu būt vidēja aktivitāte.